Tā, sveicināti. Šodien es tūlīt tās paskatīšos, cik mums ir pulkstens. Pulkstens ir 3:01. Bet pirms mēs ķeramies klāt, es mazliet pagaidāmies pārējos dalībniekus, kas mums varētu pievienoties mūsu kuplajam skaitam, kas ir pieteikušies, kas nav pieteikušies. Droši rakstam čatiņā. Droši rakstam čatā, ja ir kaut kādi jautājumi, ja gribās kaut ko uzzināt vai saprast, izprast kaut kādas lietas. Nav muļķīgi jautājumi, ir vienkārši tas, ka jūs nesaprotat kaut kādas lietas, kas nav skaidras, izprotamas, saprotamas šajā te mūsu diezgan sarežģītajā lietā, kas saucās grāmatvedība. Un man pašai ir personīgs prieks, man sauc Linda Miesnīte, kas nezinu, personīgs prieks būt un dalīties ar tām zināšanām, kuras es šo gadu laikā esmu sakrājusi, savākusi, apkopojusi, izdzīvojusi pieredzes, sapratusi, kā ir pareizāk, kā ir labāk. Un tas ir tas lielākais bonus, ko es varu jums dot. Tas ir savu pieredzi nodot un saprast dažādos veidos, kas ir nepieciešami, lai būtu labāk un labāk. Tā kā vēl mēs mazliet pagaidām, bet droši var slēgt iekšā mikrofonu vai kameru un kameru vai mikrofonu, un ja gadījumā tiešām kaut kāds jautājums, kuru neatbildēšu, droši jautājiet. Šīs dienas tēma mums būs paplašināta mazliet. Ne tikai būs par NVO nodarbinātību un uzņēmējdarbības formām un kāda tad līguma ir NVO sektorā un šīs lietas un kāda ir šī te uzskaita, bet es arī drusku mazliet pieķeršu arī gada ienākumu deklarāciju, sagatavošanu, knifus un šīs te lietas, jo mums nav pagājušās reizes ieraksta un līdz ar to šoreiz mums ierakstīties, viss jau ierakstās, un līdz ar to mēs vienkārši drusciņi pieķeršu šo tēmu, lai jums paliek arī kaut kāds uzskatāms un varbūt kāds domu grauds, kas viņš nebūs pilnīgi tas pats, kas bija pagājušajā reizē, bet mazliet saīsinātākā versijā, bet skatīsimies, laiks rādīs, kā mums ies. Tā kā diezgan daudz bija tie jautājumi par saimnieciskās darbības veicējiem, par pašapvienoto uzskaiti, un šīm te lietām viņas ar vien vairāk un vairāk būs aktuālas, lai saliktu pa solītim, kā jau ir zināms, likumā jau ir ierakstīts, ka mums no nākamā gada šīs autora atlīdzības nebūs, līdz ar to mums būs jādomā risinājumi, kā mēs strādājam, kā mēs slēdzam līgumus tieši NVO sektoram, tieši tie, kas sadarbojās, tie, kas kaut kādas lietas dara, līdz ar to šis te ir aktuāls process. Nu, līdz ar to mēs arī varam šodien sākt. Ja gadījumā kādam gribās kaut ko pieķert, pajautāt, paprasīt, droši jautājiet, un ejam solīt pa solītīm uz priekšu, un tad jau sapratīsim, vai jums ir tas atbildēts vai nav atbildēts, un ja gadījumā nebūs atbildēts, droši jautājiet un prasiet. Čatā varam rakstīt, un tad, kas tad mums tad notiekās šodien? Principā Radošo personu savienība organizē nodokļu konsultācijas jums radošās personas, fiziskās personas, kas ir reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji un kuriem ir dažādi jautājumi ap un par grāmatvedību, nodokļiem un statusiem un atskaitēm, pārskatiem, kā to atspūgļot atskaitēs, kā to ielikt iekšā dokumentācijā. Tās ir visas lietas, kuras es varu konsultēt un jums sniegt atbalstu šajās lietās. Nākamā lieta ir NVO sektors. NVO sektors tas ir biedrības nodibinājumi,
Sabiedriskā labuma organizācijas arī varētu šeit būt tās, kas ir radošās apvienības, kas jūs esat, kas darbojas šajos te statusos un kam nepieciešams atbalsts tieši par algām, par nodarbinātību, par līgumiem, par sadarbības veidiem, par biedrību grāmatvedību. Mums 29. februārī bija seminārs ar Ingrīdu Lēnieci, kas, manuprāt, bija ļoti labs un pamācošs, bet tur ir diezgan daudz jaunas lietas. Un tā kā plāniņš šodienā ir tāds, ka mēs ejam par saimnieciskās darbības reģistrāciju, par ienākumu saņemšanas veidiem, par gada deklarācijām, kur ir obligāti un brīvprātīgi jāsniedz. Un tad arī mums ir par EDS pieeju, kā mēs varam ieiet, kurā vietā ko atrast, kādas ir atskaites, kurā vietā atskaites meklēt, par D3 un jautājumu atbildes par visām šīm te lietām. Nu, man arī pirmais jautājums ir bijis šodien iesūtīts. Kāda atšķirība ir darba alga, saimnieciskā darbība, kas var veidot saimniecisko darbību? Nu jā, tas ir tāds rēbus cilvēkiem, ka īsti nav saprotams, kas tad ir tā saimnieciskā darbība. Saimnieciskā darbība var būt jebkas. Tā var būt sistemātiska saimnieciska darbība, ko jūs darat ar rokām, galvu, dažādos formātos. Bet tieši saimnieciskās darbības veicēji, kas ir tautā populāri par pašnodarbinātajām personām saukt, viņi darbojas reģistrējas valsts dienestā, lai maksātu nodokļus. Tas ir viens no nodokļu veidiem. Savukārt darba attiecības tur regulē mums darba likums, un darba likuma gadījumā mums ir darbinieks jāpieņem darbā, vispirms jānoslēdz darba līgums, tad jāpieņem darbinieks darbā, jāievada darbā, jābūt viņa pienākumiem un tiesībām aprakstītām, darba kārtībai, šīm te visām lietām. Nodokļu aprēķins arī darba attiecību gadījumā ir iespējams izmantot kalkulātoru.lv mājaslapu. Man pašai personīgi viņa vislabāk patīk. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir viskorektākie aprēķini un kļūdu minimums ir ļoti minimāls. Citos kalkulatoros ir redzētas dažādas neprecizitātes un kaut kādas nobīdes, un tas tā kā traucē šo te pareizo datu saprašanu. Un kas man vēl šeit šajā kalkulatorā patīk, tas, ka mēs ieliekam bruto mēneša algu, un darba līgumos es arī noteikti gribētu redzēt, lai mums ir bruto summa, bruto alga, nevis neto alga. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs ieliekam bruto algu, tad mums ir darba devējam skaidri un gaiši zināms, cik cilvēks izmaksā. Bet ja mēs ieliekam neto algu, tad mēs rēķinam no otra gala un var sanākt tā, ka darba devējam šis cilvēks izmaksās stipri vairāk nekā no sākuma šķita, jo šim te cilvēkam, šim darbiniekam var būt algas nodokļu grāmatiņa iesniegta darba vietā, var tikt piemērot atvieglojums par apgādībā esošām personām, par katru personu 250 eiro, un neapliekamais minimums mums staigā. Mums no 18. gada, manuprāt, kad ieviesa šo te diferencēto neapliekamo minimumu, ka mums nav vairāk viena summa neapliekamā visā valstī visiem cilvēkiem, bet mums viņš staigā atkarībā no iepriekšējiem 12 mēnešiem, cik mums ir ienākumi bijuši. Ne tikai darba ienākumi, bet arī saimnieciskā darbība, arī kaut kāda koku pārdošana, metālūžņu pārdošana, neapliekamās summas un no visa kopējās jūsu ienākums. Un vai nu ir invaliditāte vai ir pensija, visas šīs lietas tiek rēķinātas, un ja mēs norādām neto algu, tad tas var sāpīgi izmaksāt. No šī gadījumā, ja mēs pieņemam, ka mums cilvēks strādā uz minimālo algu 700 eiro ar iesniegtu algas nodokļu grāmatiņu bez neviena apgādājumā, tad šis cilvēks saņem uz rokas 501,20 šo te summu, un darba devējiem viņš izmaksā 865,49. Savukārt,
Ja mēs šito pašu pārvēršam uz saimniecisko darbību, arī saimnieciskās darbības kalkulators tāds ir ieviests. Tieši, lai mēs varētu sarēķināt, cik tad mums tas izmaksā, kādu tad cenu varbūt par pakalpojumu vai par preci likt saimnieciskās darbības veicējiem. Viņš ir rupšs kalkulators. Kāpēc? Tāpēc, ka saimnieciskās darbības veicējiem ir divas daļas. Ir viena daļa sociālās iemaksas, ko mēs maksājam reizi ceturksnī, un gada griezumā, paņemot visus ienākumus, mēs maksājam gada ienākumu gada beigās, ka iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un te ir tāds mazs uzskats, mazs tāds, nu, tā kā ieskats, kas ir saimnieciskajai darbībai notiekās. Mēs reģistrējamies, mēs izvēlamies formu, kādā formā mēs būsim, jo saimnieciskās darbības veicējiem ir principā 4 varianti, kā viņi var maksāt nodokļus. Bet es neieslīgšu detaļās, jo detaļas būs beigās vēlāk, tur būs detalizēti par reģistrāciju, par saimniecisko darbību. Ir mums ieņēmumi un ir izdevumi. Un tad mēs no ieņēmumiem atņemam izdevumus, mēs saprotam, kāda ir mūsu atlikušā summa, vērtība. Nu, piemēram, man ir paņemts, ka nav izdevumi, ir tikai ieņēmumi 700 eiro. Ja mums ieņēmumi 700 eiro, tad mums sociālās iemaksas jānomaksā 31,7% no 700 eiro. Un tas sanāk 217,49. 10% mums nav jāmaksā, jo nepārsniedz šos te ieņēmumu mīnus izdevumu 700 eiro. Bet gada beigās mums 20%, 96,50 sanāk maksāt ienākumu nodokli. Bet nevajag satraukties. Kāpēc? Tāpēc, kad griezumā varbūt jums tā, ka nav jāmaksā ienākumu nodoklis. Kāpēc? Tāpēc, ka ir neatliekamā summa, kura nav iztērēta un kura jums pienākas. Un tad, kad mēs esam saimnieciskās darbības veicēji, un ja mēs esam tieši radošās personas, kam ir intelektuālais darbs, tad ir jāpavērtē, vai ministru noteikumos 899. 50. punkts 57,1, vai neparādās mums summa, kas mums neapliekas. Vai mums neparādās summa, kas mums neapliekas, jo mums tāda joma darbība 25% vai 50%. Arī tālāk būs redzamas jomas, kurās tas var būt attiecināts, vai no arī atkal viņš skrājuma čekus. Un te man pa laikam parādās jautājums, kurā momentā es varu krāt čekus vai piemērot autoratlīdzības šo te izdevumu normu? Gada sākumā. Gads sākas ar jaunu dzīvi, jaunu žurnālu, ja mēs neesam nodalījuši kontus no saimnieciskās darbības. Tad ar jauno gadu, ar 1. janvāri, esam gadu pastrādājuši vienā režīmā, mainam ar janvāri otrā režīmā. Nu, lūk. Un galvenais noteikums šai te, kurā momentā mēs varam uzskatīt, ka mums ir darba attiecības, kurā momentā ir saimnieciskā darbība. Likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli, ja nu man atmiņa neveļ 8. pants, 8.2 laikam bija, nosaka to, ka ir 6 šīs pazīmes, kad mēs varam piedalīt, ka tās ir darba attiecības, nevis pakalpojumus. Ja mēs sniedzam pakalpojumu vienai iestādēji, nu, pieņemsim, nezinu, teātrim, vienam pakalpojumu sniedzējam, mēs esam finansiāli atkarīgi no viņa pasūtījumiem. Mēs nevaram brīvi izvēlēties to grafiku, kādā veidā mēs strādāsim. Mēs neuzņemamies nekādas saistības par to, ka mēs nesamaksāsim šo parādu vai kaut kādus zaudējumus, kas mums rodas. Ja mums nav pamatlīdzekļu, ar ko mēs darbojamies, mums nav ne aprīkojuma, nekā, tad var saskatīt šīs darba līguma pazīmes,
mums nav atvaļinājumi, mēs nevaram citu cilvēku paņemt, novadīt nodarbības vai kaut kādas lietas vai izdarīt to darbu. Nu, tad jautājums, vai tā ir saimnieciskā darbība vai patiesībā reāli ir darba attiecības. Nodokļu ziņā jūs esat ieguvēji darba attiecību gadījumā. Jā, jums ir mazāks varbūt atalgojums, varbūt jūs saņemat mazāku naudu. Jums nesāp galva par to, kas man jādara, kā man nomaksāt nodokļus. Jums ienāk cipars, ko jūs varat izmantot saviem brīvprātīgiem maksājumiem, resursiem savai dzīvē. Saimnieciskajā darbībā tur mums gan ir iespēja paspēlēties ar to, ka reāli mums ir ieņēmumi un ir izdevumi. Un tad mēs maksājam paši par saviem nodokļus. Ja mēs skatāmies pasaulē, Amerikā tikai un vienīgi tā ir, ka mums izmaksā summu un mēs paši norēķinamies un gada beigās iesniedzam kopējo lielo deklarāciju. Bet organizācijām te par tiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, obligāti ir jāpaskatās, vai mums gadījumā nav šis cilvēks reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, vai varbūt viņš ir izreģistrējies. Un tas nozīmē to, ka, ja mums ir saimnieciskās darbības veicējs piestādījis rēķinu, saimnieciskās darbības veicēji nav atbrīvoti no rēķina izrakstīšanas, viņiem tas ir pienākums, tāpat kā jebkurām nodokļu maksātājiem, kas dzīvo, strādā Latvijā, viņam ir obligāti, lai saņemtu atlīdzību, jāpiestāda rēķins otrai pusē. Otrā puse, piestādot rēķinu, norāda šos te visus rekvizītus, kas ir rēķina izrakstītājs. Nu, pieņemsim, es izrakstu rēķinu kādam, tad man ir norādīti šie te dati, mans vārds, uzvārds, personas kods bez svītriņas. Personas kods bez svītriņas ir jūsu nodokļu maksātāja numurs. Adrese var būt, var nebūt. Bankas konts obligāti jānorāda. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs naudu gribēsiet saņemt. Tālāk obligāti nodalam savu privāto kontu no saimnieciskās darbības konta. Kāpēc? Tāpēc, ka jums jābūt pārliecībai, ka saimnieciskā darbība ir saimnieciskā darbība un privātās attiecības ar privāto banku ir privātās attiecības. Un savukārt no saimnieciskās darbības mēs varam privātajā makā, jeb kontā ieskaitīt tos līdzekļus, ko mēs tā kā dzīvojam, tērējam, izdevumiem un tādām lietām, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. Viss, kas notiek saimnieciskajā darbībā, dzīvo tajā atsevišķajā kontā, gan ieņēmumi, gan izdevumi. Mēdz būt tā, ka cilvēki arī kaut ko grib saņemt skaidrā naudā. Tad ir jābūt reģistrētām kvīžu grāmatiņas kvītīm valsts ieņēmuma dienestā par to, ka saņem naudu skaidrā naudā. Nu, lūk, šāds izskatās rēķins. Rēķins arī ir ar radošo personu mājaslapā, pie nodokļu konsultācijām, pie vecākiem ierakstiem. Viņu var lietot un izmantot, viņš ir Excel formātā, bet mans ieteikums ir katram rēķinam savu šītu uztaisam, savu lapu Excelī, un tad, kad dokuments ir sagatavots, pārvēršam viņu PDF-ā un nosūtam klientam vai izdrukājam ārā, vai kaut kādā veidā viņu nododam tālāk. Noteikti nedaram, kad rēķinā parādās kaut kādi mikronodokļu maksātāja summa vai ienākuma nodokļu summa vai sociālās iemaksas. Vienīgais nodoklis, kas var parādīties rēķinā, tas ir pievienotās vērtības nodoklis izņēmumu gadījumos, kad, ja tiek rēķins piestādīts iznomātājiem, kas iznomā telpas, tad var būt tikt uzrādīts nekustamā īpašuma nodoklis, kurš tiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli. Jā, tie ir tie divi nodokļi, kas varētu parādīties, bet nekas, kas jums papildus jāmaksā, neparādās rēķinā. Rēķinam, tāpēc ir summa, ko jūs sarēķina, kas ir jūsu peļņa. Nevis peļņa, bet kas ir jūsu cena, par ko jūs saņemat vai sniedzat pakalpojumu. Nu, lūk, tas tāds maziņš jautājums bija, un tagad es pastāstīšu jums par gada ienākumu deklarāciju. Kas tad viņā ir jādara? Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt
vairākos variantos. Tas ir brīvprātīgi, kam tas ir, nu tā, es izdomāju un es iesniegšu, bet savukārt tie, kam ir obligāti, tiem ir obligāti jāiesniedz, un tur ir termiņš 1. marts līdz 1. jūnijas. Pārējiem termiņa īsti nav, un brīvprātīgi vienkārši es ieliku slaidos, lai jums ir skaidri redzams, kā tad es brīvprātīgi varu darīt, ka man nav tas obligāti jādara. Tad, kad jums ir ienākuma nodokļa pārmaksa, un jūs viņu varat dabūt atpakaļ no valsts, ja jums ir apgādībā esoši bērni vai vispār kāds radinieks, par ko vajadzētu saņemt atpakaļ attaisnotos izdevumus, tas ir medicīnas izdevumi, mācības, zobārstniecība un ziedojumi, tad tas arī ir brīvprātīgi, un to jūs varat izdarīt 3 gadu laikā. Par 2020. gadu var izdarīt līdz 23. jūlijam. Nu, ko tad mēs varam tur ielikt iekšā tajos izdevumos? Jāsaprot tas, ka, ja mēs esam cilvēki, kas darbojas kaut kādās lietās, saņem ienākumus, tad mums ir iespēja gada ienākumu deklarāciju izsniegt. Ja mēs esam maksājuši iedzīvotāju ienākumu nodokli, arī pensionāri to var pamēģināt paskatīties un darīt. Un tad mēs varam par medicīnas mācību un zobārstniecības izdevumiem 600 eiro par katru personu. Tieši man vakar bija jautājums, vai tad es esmu pa daudz salikusi, varbūt nevajag tik daudz izdevumus likt. Jā, bet vajag paskatīties. Un tad, kad jau nekas nav darīts iepriekš, paņemam, sākam no tā 2000. gada, 2021., 2022. gada, sākam solīt pa solītim ar katru gadu. Nevajag uzreiz sākt ar jaunāko gadu, 2023., bet vajag ar vecāko sākt. Ja jums ir uzkrājošā apdrošināšana, 3. pensija līmenis, tas jums automātiski parādīsies gada ienākuma deklarācijā, izņemot, ja jūs to esat darījuši ārzemēs. Tad ir par ģimenes locekļiem šie izdevumi, ko jūs varat atgūt. Tad ir ziedojumi un dāvinājumi, kas pārsniedz 600 eiro. Tie vienalga jāpievieno pie gada ienākumu deklarācijas, un, ja būs pārsniegums, tad pārsniegums pāries uz nākamajiem gadiem. Nu, lūk, izdevumiem nav robežu, viņus mēs varam likt, cik mēs vajag, bet jautājums, vai mums ir maksāts ienākuma nodoklis. Un tad ir jautājums, vai varu saņemt šo te atmaksu par kādu ģimenes locekli. Jā. Un tas var būt par bērniem, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, laulātais. Tad ir audzināšanā paņemti bērni, nepilngadīgs brālis, māsa, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku līdz pilngadības sasniegšanai. Un kamēr viņi studē augstākās speciālās, līdz 24 gadu vecumā. Brāļi un māsas 1., 2. grupa invaliditāte, apgādībā esošu personu apgādājumiem, aizbildniecībā vai aizgādībā esošas personas. Par šīm personām mēs varam ielikt gada ienākuma deklarācijā šos te izdevumus. Vai es varu ienākumu nodokļu atmaksāt automātiski, vai es varu šo te pārmaksāto ienākumu nodokli atgūt automātiski? Jā. Ja jums nav medicīnas izdevumu, ja jums ir tikai un vienīgi uzkrājoša apdrošināšana, ja jums ir neiztērēts neatpliekamais minimums, ja jums ir Latvijā reģistrēts bankas konts, un ja jūs esat iesniegumu uzrakstījuši, tas būs tikai vienreizējs iesniegums, un tad valsts dienas jums šo te atmaksu atmaksās visu laiku automātiski, kamēr vien neparādīsies apstākļi, kad obligāti nepieciešams iesniegt un nepieciešams papildus kaut kādas lietas informāciju. Tik laikam padzēršos, jo savādāk mute paliek sausa un tad kakls sāk drusciņi sāpēt. Bet nākamais jautājums.
Nākamais jautājums, kad pienākas deklarāciju iesniegt obligāti? Un obligāti deklarācija jāiesniedz ir visiem tiem, kam ir reģistrēta saimnieciskā darbība, kas ir individuālais komersants, parastā saimnieciskā darbība, kas krāja čekus vai ne, piemēro šo te izdevumu normu, vai nu zemnieku zvejnieku saimniecība vai individuālais uzņēmums. Un šeit mums ir obligātas prasības no 1. marta līdz 1. jūnijam tiem, kam ir līdz 78,100 un pēc 1. aprīļa līdz 1. jūlijam tiem, kam ir pāri 78,100. Kur? To es jums parādīšu. Parādīšu, kā izskatās tā elīte, kur tad mums tas pārsniegums parādās. Un ejam solīti pa solītim. Gada ienākuma deklarācijā par 23. gadā gūtajiem ienākumiem mēs varam iesniegt līdz 1. jūnijam. Par tiem obligāti jāsniedz tie, kas izīrē, iznomā savu vai savu īpašumu aizsošu zemi vai veic profesionālo darbību jūrniekiem, tiem, kam kaut kāda neapliekamā summa pārsniedz 10,000 eiro no personīgās mantas pārdošanas. Un tie, kas ir reģistrējuši pieteikto nereģistrēto saimniecisko darbību un maksā šos 10%, viņa šobrīd saucās paziņotā nereģistrētā saimnieciskā darbība, tiem jāiesniedz obligāti. Un, ja ir saņemti dāvinājumi no fiziskām personām, kas pārsniedz 1,425 eiro, un, ja pārsniegums ir, tad atkal mums jāmaksā ir šīs te dāvinājumi no iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Un te ir ļoti interesanta lieta, ka mēs nesaprotam un neiedomājamies, kurā momentā kādās attiecībās mēs esam. Vai mēs esam laulāti, vai mēs esam ratniecībā, vai mēs esam kādā statusā. Šis stāsts varētu būt par nereģistrētajām attiecībām, bet mums arī ir izmaiņas likumdošanā. Iespējams, arī šeit ir kaut kādi lietas, kuras varēs arī izmantot un pielikt arī klāt. Bet principā, ja mēs esam dzīvojam attiecībās, bet mēs neesam ratniecībā līdz 3. pakāpei, tad mēs, ja kaut kādas naudas summas pārskaitām otram cilvēkam vai dāvinam, un ja tā summa pārsniedz 1,625, principā tās summas, kas ir pārsniegums, jāliek un jānomaksā ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Un te arī pienākums rodas tiem cilvēkiem, kam ir saimnieciskā darbība, kam ir algota darba ienākumi, bet ja viņi tiek pārsniegti, un tie sliekšņi mums ir līdz 20,004 ir 20%, 20,004 līdz 78,100 mums ir 23%, un virs šī sliekšņa ir 31%. Ja mums par algoto darbu tas ir saimnieciskā darbība algotais darbs mums līdz 78,100 šai te robežai darba devējs ietur nodokli, grāmatveža sarēķina šos te ciparus, tad virs šī 78,100 tas ir atbildīgs cilvēks pats, katrs individuāli, un sagatavojot deklarāciju, mēs redzam, kāds cipars mums tur ir. Un lielākā kļūda, ko es esmu šobrīd pēdējā laikā redzējusi, ka, ja mums pārsniedz saimniecisko darbību 78,100, sagatavojot deklarāciju, mēs nemaz nezinām, cik mums ir ienākumi. Un vēl viena liela kļūda ir tā, ka, ja mums ir saimnieciskā darbība reģistrēta, mēs aizmirstam ielikt izdevumus. Un vai nu otrs variants, mēs paskatāmies ienākumi ir, bet mēs nesalīdzinām ar to, kas mums reāli ir ienācis, kas mums ir saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevumu žurnālā. Neieliekam izdevumus, un mums parādās kosmisks cipars. Bet šis kosmiskais cipars patiesībā ir nepareizi aizpildīta deklarācija, neiekļaujot visu informāciju. Un es esmu ieraudzījusi pirmo jautājumu.
Jā, Arta, ļoti labi, ka tu uzdevi jautājumu. Tas man tiešām priecē, un es tiešām būšu pateicīga, ja es visus tie, kas piedalās manos semināros, varu uzrunāt uz tu. Tad tas man ir ideāli, jo savādāk man jūsot, un tas man, neredzot jūs, tad man sanāk tā, ka drusciņi neērtības sanāk. Bet labi. Kas notiek, ja ir bijusi reģistrēta saimnieciskā darbība, bet nav bijuši ienākumi un nav iesniegta ienākumu deklarācija? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jums deklarācija obligāti jāiesniedz. Cita varianta nav. 1. jūnijas, 1. jūlijas ir obligātais deadline, tas ir beigu termiņš, kad jāiesniedz šī atskaite. Kas notiekas? Ja mēs esam reģistrējuši saimniecisko darbību, pieņemsim 2021. gadā. Pirmais gads mums ir jāiesniedz, nodoklis mums nav jāmaksā, bet mēs katrs cilvēks arī kaut kādas lietas daram, strādājam. Iespējams, ka ir pārmaksāta summa. Ienākumi nav bijuši, tad mums ir 0 un 0. Ienākumi ir 0, izdevumi arī 0. Vai nu arī 0 ienākumi un izdevumi mums ir tie, kas tieši, lai radītu to saimniecisko darbību, to mēs arī norādam. Bet kas notiekās tīri, ja mēs neko neesam darījuši, mēs esam reģistrējuši saimniecisko darbību un mums nav neviena ienākuma, tad valsts ir paredzējusi tādu normu, ka mums 50 eiro, sākot ar nākamo gadu, ir gadu jāmaksā. 21. gadā reģistrējām, 22. gadā mums ir 50 eiro, 23. arī ir 50 eiro, ja nekas nav noticis, bet 24. gadā, ja mums nekas nenotiek, kas arī ir 50 eiro, bet ja mēs izdomājam likvidēt tajā gadā, kad mēs izdomājam likvidēt tajā gadā, mums nav jāmaksā šīs saimnieciskās darbības, šī norma par saimnieciskās darbības uzturēšanu. Labi, slikti, nezinu. Manuprāt, tas drusciņā varbūt tās tā kā cilvēkus disciplinē, lai nebūtu saimnieciskā darbība pilnīgi bezjēgā un lai viņa vienkārši nebūtu tā, ka viņa nav dzīvotspējīga. Jā, Arta. Jā, es vienkārši, tas jautājums radās no manas paziņas. Viņai šobrīd diezgan paniskas bailes iesniegt kādu deklarāciju. Jo viņai dzīves situācija bija tāda, ka viņa bija aizmirsusi, ka viņai, nebūtu aizmirsusi, bet sanāca, ka pēdējos 3 gadus viņai tā saimnieciskā darbība bija. Nekāda ienākuma tur nav bijuši, un šobrīd viņai bija tikai bišku bail, ne bišku, bet bail vispār kaut ko vērsties. Tā kā viņa nezināja, vai vispār ko viņa var darīt, vai kāds būs soda. Es tūlīt tās drusciņi mazliet nomierināšu, tāpēc, ka tā vislielākā kļūda ir nedarīt neko. Kāpēc? Tāpēc, ka tāpatās valsts dienests sarēķinās un aprēķinās šo te nodevu, kas ir tie 50 eiro, ja nebūs iesniegta šī deklarācija. Kas vēl var notikties? Var būt tā, ka valsts dienas sūta atgādinājumu sēdēs sistēmā, un ja mēs nereaģējam, tad var tikt uzlikts soda nauda par to, ka laikā netiek iesniegta deklarācija. Bet visdumjākais, ko mēs varam šādās situācijās darīt, nedarīt neko. Labāk ir, ja ir bail, var atnākt, sazināties ar manīm uz konsultāciju, var klātienē, var attālināti, un varam to izdarīt kopā. Tāpēc, ka nevajag baidīties. Ir daudzas lietas, kuras saliekot pa plautiņiem, patiesībā nav bailēm pamata. Cik daudz mēs resursus iztērējam, baidoties un neatrisinot līdz galām to situāciju, kas mums ir samilzusi, un cik daudz mēs varētu tajā laika periodā radīt. Jā, tieši man par to es gribēju tāpēc noskaidrot par viņu, jo viņai liekas, ka viņai jau tur tūkstošos ir parādi. Nē, nevajag. Un es vienkārši es saprotu, ka tā nav tā situācija. Un kad es viņai ieteikšu, varbūt, lai viņi sazinās. Un tad tā sarunā konsultācija. Tieši tā, un jo ātrāk to izdarīs, jo mazāk galva sāpēs un varēs tālāk radīt un dzīvot citu dzīvi, jo tāpēc es arī esmu un tāpēc mums ir šie te semināri, ka mēs varam izrunāt visus tās situācijas un vienkārši nebaidīties. Es pati
Man pašai patīk šis process, kas ir grāmatvedība, uzņēmējdarbība, nodokļi un komunikācija. Tas ir vislabākais, ko mēs varam darīt ar valsts dienestu un iesniegt un aizmirst, izdarīt solīt pa solītim. Man pašai vakar bija 2 konsultācijas tieši par gada ienākumu deklarācijām, un man abi tie cilvēciņi, kas bija atnākuši, viņi teica, paldies, Linda, ka tu tajā pusstundā, 40 minūtēs izdarīji to, ko es nevarēju pusgadu izdarīt. Un tas tik ātri, tik vienkārši, tik nesāpīgi, ka man prieks par to, ka es saņēmos un izdarīju. Un tas lielākais gandrījums, kad tā pasaka, un kad, jā, man tas aizņems varbūt tās pusstundu, 40 minūtes, stundu, 5 minūtes, bet jums tas aizņems dienu, 2, 3, 4. Labi. Jā, paldies. Jā, droši. Kas notiek, kāpēc vispār tādas situācijas rodas, kad ir vai nu pārmaksāts nodoklis, vai parādā mēs esam šo te nodokli? Tāpēc, ka tās situācijas veidojas, jo, ja cilvēks ir strādājis nepilnu gadu, vai viņš ir bērnu kopšanas atvaļinājumā bijis, vai viņš ir jaunietis, kurš tikko uzsāk darba attiecības, mans ieteikums ir nepiemērot neapliekumo minimumu, tad ir iespēja, ka jūs saņemsiet gada beigās atpakaļ šo te pārmaksāto nodokli, nevis, kad jums jāpiemaksā. Jo ja man cilvēks atnāk kā darbinieks, tad es rūpējos kā cilvēks, kā uzņēmuma vadītājs, lai viņam tiktu maksimāli paskatīts, vai viņam pārsniegums būs vai nebūs, bet ir grāmatveži, kas vispār šajā lietā neiedziļinās, viņi uzreiz paskatās, kas ir EDS sistēmā un apskatās, ir neapliekamais minimums, ir tie apgādībā esoši bērnu un pat neiedziļinās, kāda alga, cik liela alga un kāpēc, kas, ko, kā. Tā nav ne grāmatvežu vaina, ne cilvēku vaina. Vienkārši tās situācijas ir ļoti, ļoti dažādas, un ja mums ir brutā alga, pieņemsim, pagājušajā gadā bijusi 500 eiro vai 700 eiro, un pēkšņi mums ir alga 1500, 1600, uzreiz momentāli ejam EDS sistēmā, atveram savu algas nodokļu grāmatiņu, ieliekam ķeksīti nepiemērot neapliekamo minimumu. Tiem, kam ir saimnieciskā darbība, apsveram domu, varbūt tās algas nodokļu grāmatiņa paliek saimnieciskai darbībai, ko jūs zaudējat vai iegūstat. Jūs zaudējat to, ka jums alga tajā mēnesī būs varbūt mazāka, ienākums mazāks, bet gada beigās jums var nebūt jāpiemaksā kaut kādas maksājumi. Tas ir tiem, kuriem ir nepilni gadi, ienākumi mainās vai maina darba devējus. Tās ir tās lietas, situācijas, kas var notikties, kad jums ir šīs te piemaksas jāveic. Un tās piemaksas šogad es esmu dzirdējusi gan 1000 eiro, gan 100 eiro, gan 5 eiro. Nu, viņas var dažādas būt, jo situācijas ir ļoti, ļoti dažādas, un cilvēkiem ienākumi un tās lietas var būt dažādas. Tiem, kam ir nepilnie mēneši, tas ir nepilnie gadi, kur jūs strādājat, piemērojam neapliekumu minimumu, varbūt tās nepiemērojam, vai arī ieliekam 23% likmi. Ik sevišķi tie cilvēki, kuriem varētu būt šie pārsniegumi 20,004, 78,100, kuriem tie lielie ienākumi varētu būt, tiem es teiktu algas nodokļu grāmatiņu vispār paturat pie sevis. Kas mums ir, un šitien ir par to normu, ko Arta, jūs man jautājāt par to, vai tur jāmaksā kaut kāds nodoklis vai nav. Ja nekas netiek saimnieciskajā darbībā darīts, tad tie 50 eiro būs gan uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātājiem, gan ienākuma nodokļu maksātājiem, gan arī mikronodokļu maksātājiem. Ja nav gadā samaksāti 100 eiro sociālās iemaksas, ja nav samaksāts ienākuma nodoklis, tad varētu būt šie 50 eiro par to periodu, kad mēs neesam strādājuši. Un kā tad mums tā ienākuma summa sanāk maksāt? Sanāk tā, ka to ienākumu summu mēs maksājam vai nu vienā maksājumā, kad ienākuma deklarāciju sagatavojat, iesniedzot,
vai nu 3 maksājumos. Tas ir atkarīgs, cik liels ienākuma nodoklis jāmaksā. Un šeit arī ir konts norādīts, uz kuru kontu jāmaksā. Un no kā tad sastāv gada ienākuma deklarācija? Tā gada ienākuma deklarācija ir visiem cilvēkiem. Tikai tie, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, man ir iekrāsotas tādās rozā, lilā krāsās D1, tas ir pamatats, tā ir tur, kur alga ienākuma parādās, D3, tur, kur ir saimnieciskā darbība, un D4 ir attaisnotie izdevumi. Un kopēja atskaita mums saucās D atskaita, kur sajiet visi kopā no tām visām atskaitēm, kas mums ir. Visas atskaites varētu būt, ka nav jāizpilda. Tās, kas ir baltās palikušas atskaites formas, tās varētu būt izņēmumi, kur ir dažiem cilvēkiem jāizpilda, dažiem nav jāizpilda. Un šeit praktiskā puse, ko tad mēs darām, kā mēs darām? Mēs esam visu gadu sastādījuši savu grāmatvedību, mēs sagatavojuši šīs te atskaites, sociālās atskaites reizes ceturksnī. Sociālās atskaites nav vienīgās atskaites. Sociālās atskaites ir katru ceturksni, tagad līdz 15. aprīlim būs jāiesniedz sociālā atskaite, ja pašnodarbinātā ziņojums pār 2024. gada 1. ceturksni, bet gada ienākuma deklarācijā mēs ņemam datus no tā, ko mēs esam pa visu gadu sakrājuši. Tas ir ieņēmumi minus izdevumi. Mums parādās žurnālā vai nu Excelī, kur mēs esam pārmetuši no bankas konta izraksta, vai nu mums ir žurnāli. Žurnāli formas paraugi būs arī mazliet vēlāk, dažus slaidus. Un te ir iespēja izvēlēties krājam čekus, nekrājam čekus. Tas jau no paša pamata, kādu iesākam, tā mēs arī dzīvojam uz priekšu, vai nu krājot čekus, vai nekrājot. Ja mēs esam intelektuālā īpašuma, jeb lauksaimnieki, bet intelektuālā īpašuma veicēji. Tāda lieta kā pamatlīdzekļi mums ir, ja saimnieciskajā darbībā mums ir arī pamatlīdzekļi, un pamatlīdzekļi mums skaitās, ja mums viņi pārsniedz 1000 eiro, kaut kāda datortehnika, kaut kādas iekārta vai kaut kas, un tad sastādam gada deklarāciju. Un te ir tas žurnāls, kas būtu jākārto saimnieciskās darbības veicējiem, kas krāja čekus, kam ir bankas konta izraksts, un te arī varētu būt tā, ka mans ieteikums visiem tiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, lūdzu sagatavojam savu atsevišķo kontu, kur ir kontā norādīti jūsu ieņēmumi un izdevumi. Un šis konts ir tā kā žurnāls, kur pēc tam jūs gada ienākumu deklarāciju varat sagatavot. Visas ailes mēs aizpildām chronoloģiskā secībā, ieņēmums aiziet 13. ailē. Ja jums nav subsīdiju, ja jums nav lauksaimniecības darījumi, jūs tās ailes varat aiztaisīt cieta, ja paslēpt. Šo te žurnālu ir iespējams valsts dienas mājaslapā saņemt elektroniskā formātā un brīvi viņu sataisīt, saveidot, kā jūs gribat. Tikai jums paliek šīs te kārtas numurs dokumenta, šīs te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 principā varētu palikt. Ja kases nav, kases arī var ņemt nost, un tad paliek ieņēmumi 13. aila un izdevumi, kas ir mums 20. aila. Bet papildus, ja jums ienāk kaut kāda nauda, kas ir kļūdains pārskaitījums, un bērns vai mamma ieskaita iekšā kontā naudu, tad mums viņš aizies uz ieņēmumu, kas neapliekami ienākumu vai uz ienākumu nodokli neattiecināmās, tas ir 16. vai 17. aila.
Un tieši tas pats arī ir ar izdevumiem. Ja mums izdevumi ir samaksājušies no tā konta, nevajag paniku celt, visi kārtībā. Vienkārši ieliekam viņus iekšā 23. ailē, un līdz ar to mēs viņus nepieskaitām pie izdevumiem. Jā, nauda ir aizgājusi, bet tie nav mūsu izdevumi, un līdz ar to nevajag satraukties. Tur viss ir kārtībā. Ja ir nepieciešams parādīt, kā tas izskatās, to mēs varam arī konsultācijās individuāli iziet cauri, saprast, kurā ailē kas var paši sapildīt un atsūtīt man pārbaudīšanai. Es varu dokumentēt, varam tikties klātienē un izrunāt. Tās lietas arī mēs varam darīt. Zooms arī šajos, vai arī videozvans.lv arī palīdz šajās situācijās. Te man ir ielikts slaids ar visiem izdevumiem, kas jums varētu būt saimnieciskajā darbībā. Nav teikts obligāti, ka jums būs. Vienmēr esmu teikusi, lūdzu uztaisam sev mazu aprakstu, ko mēs darām, kā mēs darām, kas mēs esam, ko mēs darām, kas ir mūsu ieņēmumi, kas ir mūsu izdevumi. Lai vienkārši, ja gadījumā atnāk kāda pārbaude, jums ir rekorddokuments, apraksts, ko es daru, kādi izdevumi man var būt. Un tad, paņemot saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu žurnālu, jums nevienam neradīsies jautājumi, ka man tādi izdevumi ir. Šeit katram es ieteiktu drusku varbūt tās arī tā kā prāta vētra uztaisīt, varbūt ar draudzeni vai ar kolēģi vai ko, kas tad man var būt tie izdevumi. Es pat prātā varu neiedomāties jums pateikt, ka pieņemsim, grāmatvedim, protams, kalkulators būs vienmēr viņa darba instruments un kalkulators noteikti būs izdevums, bet radošām personām pat var būt arī salvetes, pat var būt kaut kādi tīrāmie līdzekļi, kas var būt nepieciešami, varbūt tās kaut kādas planšetes, varbūt tās kaut kāda knaģi kaut kas ir vajadzīgs. Viss tas, kas jums reāli ir vajadzīgs saimnieciskajai darbībai, tas ir jūsu izdevums. Uz izdevumu dokumentiem noteikti jums jābūt vārdam, uzvārdam, personas kodam, bez svītriņas. Tie ir jūsu galvenie rekvizīti. Tas ir no 1. centa, kā jūs kaut ko maksājat, vārds, uzvārds, personas kods bez svītriņas. Vislabākais, jēgpilnākais ir, ja jums ir reģistrēts konts un pie konta ir karte, kas ir saimnieciskai darbībai. Un tad jums pat, ja jums viss notiek tikai bezskaidrā naudā, tad jums pat nav nepieciešams atsevišķi taisīt šo te žurnālu. Jūs varat iztikt ar to Excelīti, kas tiek pārvērsts no bankas konta izraksta. Sarakstam plusiņš ienāk nauda, mīnus izdevumi, un tad pēc mēnešiem mēs varam savilkt, cik ir plus un mīnus, lai sataisītu sociālo atskaiti. Un gada beigās sagatavotu gada ienākumu deklarāciju. Vēl viena tāda lieta, kas ir šis te bija, ko es stāstīju, tas ir tiem, kas krāja čekus. Un tie, kas krāja čekus, un tiem var būt arī tāda lieta, ka mums ir izdevums precizējošais saraksts par lauksaimniecību neskatāmies, mēs viņu varam aiztaisīt ciet, vienkārši ņem citas saimnieciskās darbības veidi, tā ir jūsu ailīte, un te jūs ieliekat no žurnāla ailītes, cik jums ir pa gadu, un tad skatāmies. Ja mums ir pamatlīdzekļi, tad pamatlīdzekļu nolietojums mums rakstīsies iekšā šeit, šī te ailīte. Ja mums ir krājumi mums jāsaskaita sākumā, tā kā mēs, pieņemsim, gads ir sācies, mēs esam reģistrējuši saimniecisko darbību, mēs saskaitam kopā savus krājumus, ierakstam cipariņu, gads beidzas, atkal ierakstam to cipariņu. Jo gada ienākumu deklarāciju sagatavojot, mums ir jāattiecina izdevumi un ieņēmumi par periodiem. Ieņēmumi un izdevumi par 22. gadu, 23. gadu, 24. gadu. Un te mēs viņus varam pārlikt uz priekšu vai uz atpakaļ. Un tas nozīmē to, ka jums šādā te veidā noprecizējot izdevumus, jums parādās reālie tā gada izdevumi. Un tad beigu ciparu mēs liekam gada ienākumu deklarācijā. Vēl es parādīšu, kādā veidā mēs liekam gada ienākumu deklarācijā, kurā vietā, bet te ir otra iespēja.
Ja mēs saprotam, ka mēs esam kāds no šiem te radošiem, kas ietilpst kategorijā minuskomitu noteikumu 899, tie 57.1, nu, piemēram, mēs sniedzam audiovizuālos darbus, vai mēs veidojam kaut kādas filmas, ekranizācijas, kaut ko, kas ir zem tā, vai mums ir fotogrāfa pakalpojumi, vai nu mums ir tēlniecība, vai mums ir mūzika dramatiskiem darbiem, kaut kas tāds. Es nezinu, tur daudzas lietas, kas tur apakšā ir, bet ja kaut kas no tā jums ir, tad jūs rēķinu rakstat par to un to un to. Un līdz ar to jums, saņemot uz bankas kontu naudu, jūs automātiski šos 50% varat likt uz izdevumiem. Vēl var būt 25%, ja gadījumā jūs rakstat scenārijus vai audiovizuālie darbi literārajiem projektiem. Ja kaut kas no šī vai tulkojat, tad automātiski no summas jūs varat 50% vai 25% attiecināt uz izdevumiem. Kā tas izskatās dzīvē? Kā jūs varat ieviest savu tabuliņu? Man šī tabula tiek izveidota no... Man ir diezgan daudz klienti, kuriem ir parastā saimnieciskā darbība, kuri vienkārši krāj čekus, bet šeit man ir piemērota izdevuma normu tieši 50% no ieņēmumiem ir izdevumi. Un tad izdevumus mēs un ieņēmumus parādām. Janvārī mēs saskaitām visu, kas ienāk kontā, ieliekam ciparī. Automātiski mums te ir formula uzlikt 50%, tāpēc, ka mēs esam fotogrāfs, piemēram, un tad ienākums mums sanāk starpība ieņēmumi mīnus izdevumi. 500 eiro janvārī. Un ko tas nozīmē? Šitien es esmu ielikusi veco pagājušā gada likmes, bet šim gadam jūs varat ieviest jauno summu, jo 700 eiro šogad 2024. būs, bet pagājušajā gadā mums ir tie 620. Un tad mēs uzreiz redzam, janvārī it kā mums sanāk, ka nevajag to maksāt tos 620, bet cilvēks ir izvēlējies, viņš maksā tāpatās. Bet, ja mums ir, pieņemsim, kā februārī mums sanāk pārsniegums ieņēmumi mīnus izdevumi, mums sanāk 620, tas nozīmē, mēs nomaksājam šos no 620 31,07 un no starpības no 130 eiro 13 eiro nomaksā. Šis ir vienkārši piemērs, lai jūs saprastu, kurā gadījumā sanāk maksāt, kurā gadījumā nesanāk, bet te ir tā, ka cilvēks ir gribējis, viņš nekur nav strādājis, viņš gribējis, lai viņš būtu sociāli apdrošināts un lai viņš varētu saņemt pabalstus, tad viņš katru mēnesi maksā no 620 un lai minimālās sociālās iemaksas tiktu nomaksātas. Viņš izvēlēs tādu stāvokli, ka viņš pats maksā no 620 neatkarīgi no tā, ka nav sasniegts tas slieksnis. Jums var būt savādāka situācija, bet šis ir vienkārši piemērs. Un tad mums pa gadu ienākumi ir 13,226 un izdevumi mums ir 613. Un tad mums ir gada ienākuma deklarācija, un gada ienākuma deklarācijā 5. rindā mēs liekam ieņēmumus, kas mums ir no saimnieciskās darbības, un 6. rindā D3 sadaļā, atrodot D3, mēs liekam izdevumus. Un kā tad mēs vispār atrodam gada ienākumu deklarāciju, un gada ienākumu deklarāciju mēs atrodam ielūgojoties EDS sistēmā, uz sākumu spiežot, un mums parādās gada ienākumu deklarācija. Mēs nospiežam atvērt, un tad ir augšpusītē vai šeit, kur atbilde, ir sagatavot. Man vienkārši ir pašai iesniegta gada ienākuma deklarācija, tāpēc man neparāda šo te gada sagatavot. Tāpēc spiežam sagatavot, viņa atverās, un tad mums ir principā jāsaprot viena lieta, ka mūsu saimnieciskai darbībai, kas ir krājuma čekus, nekrājuma čekus, ir sadaļa D3, un D3 mums ir 5. rinda, 6. rinda,
Un tas arī principā viss. Ja ir tā kā ar tev radiniecei, kad viņai varētu būt, kad ir jāmaksā tās minimālās summa, tad viņai automātiski varētu būt, ka viņai parādīsies ķeksītis šeit aprēķināts minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības. Ja viņai te būs 5. rindā 0, tad viņai automātiski te varētu būt, kad 10. sadaļa parādās. Bet par to tas tiešām nekoši. Vienkārši to, vai ja mums ir darba attiecības D1, ja mums ir procenti, vai ja mums ir kaut kāda cita darbība, tad vispopulārākā ir dzīvokļu iznomāšana vai ar tiem 10%, tad ir D11. Un ja ir medicīnas izdevumi, mācības vai pulciņi vai zobārstniecība D4. No tāda izskatās gada ienākuma deklarācijas kārtība. Un paskatīsimies, palūkosimies, kādi vēl bija jautājumi. Kā var pārbaudīt, kas ir saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas ir autora atlīdzība, vai viss ir nodeklarēts. Šitas ir tas jautājums, kurš ik pa laikam parādās, un šeit es saliku slaidiņā kārtību, kā mēs varam atrast un pārbaudīt. Vai par mani viss ir nodeklarēts, vai man visi ieņēmumi parādās, vai nē. Kāpēc vispār tāda lieta parādījās? Tāpēc, kad sagatavojot pirmās deklarācijas, man parādījās cilvēki, kuriem vispār bija kontā ienāk nauda ar 13,000, nodeklarēti ir kaut kādi 1,700, 2,000. Līdz ar to pārbaudam, ejam EDS sistēmām, tur, kur ir sākums, ir apakšpusītē pārskati. Es paņemšu lāzerīti, savādāk mēs neredzam. Re, kur ir sākums, apakšā braucam ir kur pārskati. Un zem pārskatiem mums ir informācija par darba periodiem un nodokļiem. Šī ir tā sadaļa, kur jūs varat redzēt to informāciju, kas tur apakšā ir, un jums ir vajadzīgs pēdējais ieraksts, kas ir ienākumu izmaksātāji iesniegtie paziņojumi par fiziskai personai izmaksātajām summām no 2009. gada. Tas ir sena atskaita, viņa ir patiesa, redzama, un izvēlamies šo te atskaiti. Un tālāk mēs ejam tālāk, un tad mums parādās šajā te atskaitē ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi, tur, kur jūs esat rakstījuši rēķinus. Ja jūs neesat rakstījuši rēķinus, jums parādīsies šis te kods 1061, ka tā ir autoratlīdzība. Un autoratlīdzības saņēmējs izmaksas brīdī ir ieturējis nodokli. Tas nozīmē to, ka nodoklis ir nomaksāts šī gadījumā 1061. Un savukārt, ja ir saimnieciskā darbība, tas nozīmē, ka nodoklis par to nav nomaksāts. Tas ir 2007. Un tagad ir jāsaprot, vai jūs esat snieguši rēķinu klientam, un vai tiešām jūs attiecams uz saimniecisko darbību, vai tur ir kļūda notikusi un grāmatvedis nav pareizi deklarējis. Ja tās ir darba attiecības, tad ir 1001 kods reģistrēts. Nu, šie te kodi jums parādīsies tajā pārskatā. Pārskatu jūs dabūnat no šī ienākuma izmaksātāja iesniegtie paziņojumi par saimnieciskai darbībai izmaksātajām summām. Un ņemam konkrēto gadu, 23. gadu, vai par kuru jūs sniedzat gada ienākumu deklarāciju, salīdzinām un pārbaudam. Nākamā lieta, atceramies, ka autora atlīdzība mums neparādās gada ienākumu deklarācijā. Tā, kas ir ar 1061 kodu. Ja viņa parādās, tā ir valsts dienesta kļūda, sagatavojot atskaiti. Viņai tur nevajadzētu parādīties. Autora atlīdzības, kas ir deklarētas ar 1061 kodu, viņas parādās jums atsevišķā dokumentā, kas jāiesniedz visiem tiem autora atlīdzību saņēmējiem, kam var būt autora atlīdzības no ārzemēm un kam var būt autora atlīdzības, kuras pārsniedz 25,000 gadā. Līdz 2023. gada 31. decembrim mums bija autora atlīdzībām sliekšņi. 25,000 ir 25%, virs līdz 40,000 ir 40%.
No 1. janvāra šī gada mums autora atlīdzībām ir tā, ka ir līdz PVN maksātājas slieksnim ir autora atlīdzības. Un no nākamā gada plānots, ka autora atlīdzības vispār nebūs iespējams saņemt, kad izmaksātājs ietura nodokli. Tas nozīmē to, ka visi tie, kas saņem autora atlīdzības, kuriem pārskait un samaksas brīdī ietura nodokli, izņemot AKLA un Laipa, uz tiem tas neatiecas, bet klasiskā variantā, kur ietur 25%, lai jums vienkāršāk saprotams, tiem ir jādomā, kā mēs dzīvosim tālāk. E-adrese, tas ir atgādinājums, ka jums jābūt tādai reģistrētai, privāti katram un saimnieciski. Tas ir nozīmē, ja mēs esam saimnieciskās darbības veicēji, principā mēs to pašu adresi, kas ir privātpersonai, principā izmantojam. Ja mēs esam kāds no komersantiem, kā biedrība nodibinājums, individuālais komersants, saimnieciskās darbības veicējs, tad mums jāreģistrēs e-adrese arī kā juridiskai personai un jāspiež rimbulītis juridiska persona. Amatpersona varēs to izdarīt. Amatpersona ir tā, kas ir valde vai kam ir pilnvarotas tiesības to darīt un ir redzams uzņēmuma reģistrā. Nu, nākamais jautājums. Pensionāri, kam joprojām kas ir joprojām pašnodarbinātas personas statusā, turpina strādāt, saņemt autora atlīdzības. Šitien man laikam ir jautājums papildus, kuru es īsti nevaru saprast, par ko ir tieši jautājums. Jā, jūs varat būt saimnieciskās darbības veicēji, bet par autora atlīdzībām, ja jums izmaksātājs ietur nodokli, tas ir drusku jāpaskatās detalizētāk, tāpēc, ka izmaksātājs pēc spēkā esošajiem normatīviem aktiem īsti nevarētu izmaksas brīdī ieturēt nodokli, jo persona ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja. Līdz ar to tur būtu jābūt precizējumam, kāds tas jautājums ir. Ja vajag, droši man rakstat vai sazvanieties ar manī, un tad mēs noskaidrosim un sapratīsim, kas tur ir, kas tur nav. Vēl jautājums. 1. gadu bija pašnodarbinātas personas par tā, šito es biju tā kā izdzērs šāriem. Jā, es biju izdzērs šārā, pēc tam viņu atstāju, bet šis ir pašnodarbinātās ziņojums, un šis te pašnodarbinātās ziņojums, kur mēs norādām savas sociālās iemaksas. Man arī bija otrs jautājums par to, ka, ja man darba devējs samaksā par mani kā algotu darbu nodokļus, un es arī esmu saimnieciskās darbības veicējs, vai man abi divi nodokļi jāmaksā? Jā, abi divi, tāpēc katram ir savas lomas, saimnieciskā darbībai savas un darba attiecībām savas, līdz ar to mums nodokļi jāmaksā, un šī atskaita ir tā, kas jāsniedz reizi ceturksnī. Un saimnieciskās darbības veicējiem ir arī jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, un šeit gada ienākuma deklarācijā mums ir 5. eile, kur mums parādās ienākumi, izdevumi 6. eilē parādās, un pēc tam šie te ienākumi, kas ir starpība, kas parādās 7. eilē, aiziet mums uz 1. rindiņu, un 1. rindiņā, ja mums ir pāri 78,100, tas nozīmē to, ka atskaites iesniegšanas termiņš pārceļas uz 1. aprīli. Tiem, kam mazāk, tiem tagad ir no 1. marta līdz 1. jūnijam jāiesniedz atskaite. Ja mums ir ārvalstīs būtas samaksātas apdrošināšanas, tad uzspiežam šeit neapliekamie ienākumi 2.1, un tur būs iespēja pievienot attaisnojumu dokumentus, lai jums parādītos 7. rindiņa par iemaksām pensiju fondos vai uzkrājošajā apdrošināšanā. Šeit mums parādās arī neapliekamie ienākumi, ja mēs esam kaut ko pārdevuši vairāk par 10 000, vai mēs esam saņēmuši dāvanas no vecākiem radiniekiem vai maksājumus kaut kādus, arī to mēs norādām D1 sadaļā, un mums viņš parādīsies šeit pie 4. rindiņas. Attaisnotie izdevumi, te mums parādās sociālās iemaksas par medicīnu un mācībām, iemaksas pensiju fondos, neapliekamais minimums tiem, kam parādās,
Man šeit piemērā neparādās, tāpēc, ka man ir vairāk nekā 30,000, un ja mums šeit ir vairāk nekā pat kaut kādi 20,000, arī neapliekamais minimums var neparādīties, un viņš var nebūt. Ja savukārt šis neapliekamais minimums ir piemērots katru mēnesi, bet kad ienākuma deklarāciju sataisot kopā, sanāk, kad viņam nav jābūt, tad jums arī būs jāatmaksā tas saņemtais ienākuma nodoklis, ko jūs darba devējs ir samaksājis jums un kurš jāatgriež valstī. Tāpēc ir jāskatās, kādi ir ienākumi un kādi ir izdevumi, lai parādītos. Arī šeit, ja jūs parādat 5. rindā tos ieņēmumus, manā gadījumā man nav izdevumu, līdz ar to es automātiski norādu ieņēmumus un izdevumu man nav, man automātiski parādās summa pie ieņēmumiem. Ja būtu starpība, tikai starpība parādītos. Nu, lūk, un šeit arī redzams, tur, kur ir, tā, tūlītās paskatīsimies, es noņemšu lāzerī, lai es varu redzēt, D sadaļa ir tā kopējā. Šī ir B sadaļa, B4 medicīna mācības pulciņa, B3 ir tā jūsu sadaļa, kas ir šī te saimnieciskā darbība, un šeit mums neparādās par autoru atlīdzību šīs te lietas. Obligāti mums parādās šis te kods, un šeit mums autora atlīdzības neparādās. Jautājums. Esmu darbaņēmēja un pašnodarbināta persona vienlaikus. Darba devējs par mani veic sociālās iemaksas, kur ir tas jautājums. Kā pašnodarbinātajiem arī obligāti paralēli jāveic sociālā maksājuma, ja obligāti, tad cik, kā tos aprēķina? Nu, šito bildes pēc tam parādīšu, izstāstīšu, bet kas tad notiekās? Ja mēs dzīvojam divās lomās, mēs esam saimnieciskās darbības veicēji, un mēs esam algoti darba darītāji cilvēki. Mums ir divas lomas, mums ir divi kur mēs dzīvojam. Katrs viņš dzīvo savā dzīvē, un alga, un saimnieciskā darbība. Saimnieciskai darbībai mums jāizvēlas ir periods, ceturksnis, kas ir no 1. datuma līdz 31. martam, tas ir 1. ceturksnis, 2. ceturksnis, 1. aprīlis, 30. jūnijas, tas ir 2. ceturksnis, 1. jūlijas, 30. septembris ir 3. ceturksnis, un 1. oktobris, 31. decembris, tas ir 4. ceturksnis. Atskaite jāiesniedz ir 15. jūlijas, 15. aprīlis, 15. jūlijas, 15. oktobris un 15. janvārs. Un kā mēs sarēķinām? Mums ir ieņēmumi, mums ir izdevumi. Mēs no viena atņemam otru, un ja summa mums pārsniedz 700 eiro šogad, no 1. janvāra, tad mums jāmaksā sociālās iemaksas 31,07% plus 10%. Un, ja mums nav sasniegti 700 eiro, tad mums ir tikai šie 10%. Kur mēs varam redzēt arī sadalījumu parastai saimnieciskai darbībai, kādi apdrošināšanas veidi tiek izmantoti. Ir pensija apdrošināšana, ir invaliditātes apdrošināšana, ir maternitāte un slimības pabalsti, tie ir procenti, kas aiziet uz to jomu, vecāku apdrošināšana un veselības apdrošināšana. Ja ir pensionārs pensijas vecuma, tad viņam ir cita apdrošināšanas lietas, kas tiek apdrošinātas. Ja cilvēks ir nekustamā īpašuma apsaimniekotājs, viņam tiek apdrošinātas šīs citas lietas. Un piemērs, ja mums ir ienākumi 700 eiro, mums ienāk kontā mēnesī, izdevumi mums ir 280, paliek pāri 720. No 700 eiro mēs nomaksājam sociālo 31,07. Tas, ka mums paliek pāri 720, mums ir izvēle. Vai mēs maksājam no minimuma, vai mēs maksājam no tā paša, kas mums paliek pāri. Ja mēs gribam, lai mums paliek pāri, no kā mēs maksājam, tad mēs no tā arī maksājam. Bet ja mēs gribam no minimuma, tad mēs maksājam no minimuma. Kāds labums ir, ja mēs maksājam no lielākas summas, tas ir tā kā alga. Ja mums ir brutā alga
tad mums sanāk tā, ka maksāt šīs te sociālās iemaksas no šiem te 700 eiro, bet savukārt, ja mēs maksājam lielāku summu, tad mums bruto alga arī sanāk lielāka. Ja jums ir nepieciešami kaut kādi maksājumi pensiju apdrošināšanā vai kaut kur, vai kredītā vai kā, skatīsies tos 720 vai 700 eiro, ko jūs izvēlaties, to summu, ko jūs atskaitē ieliekat, to summu arī skatīsies. Ja nav skaidrs, tad baigi prasat man, jo es cenšos skaidrot, lai jums būtu vienkāršāk saprotamāk. Nu, man, piemēram, ienākumi 720 paliek pāri, tad mēs nomaksājam no minimālā un no starpības 10% nomaksājam. Tas sanāk tā, ka par šito mēnesi jāsamaksā 219,49. Un mēs ieliekam atskaitē, ja mums nesanāk tie 700 eiro, mēs neliekam neko, mēs liekam tikai tos 10% šī te atskaitē pirmajā rindiņā, tad būs 0,0 un tad nebūs šī te nodokļa. Bet kāds ir labums tam augšējiem nodoklim? Mēs redzējām, ka tur ir pilna apdrošināšana. Jā, netik pilna kā darbattiecībās mums visi šie te apdrošināšanas veidi tiek ielikti, bet ja mēs esam kā saimnieciskās darbības veicēji un maksājam šos te 10% un 31,07, tad mēs esam apdrošināti labāk, un ja mēs esam apdrošināti 12 mēnešu periodā, tad mums arī pienākas B-lapa par sevi, par apkārtībā esošu personu, maternitāte un vecāku pabalsti, bet ja mēs neesam visu laiku apdrošināti, tad tur varētu būt slideni, kad jūs varat arī nesaņemt kādu atbalstu, un tad pensijas stāsts. Jebkurā gadījumā, ja vai nu būs mums tie 700 eiro vai tie 10%, bet ja būs kaut viens cents, kaut viens eiro maksāts sociālajās iemaksās vai nu 10%, tad jums stāsts pensijai iet uz priekšu. Un šeit mums arī ir atskaites iesniegšanas vieta. Mēs ejam tur, kur ir dokumenti, un atrodam valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Tālāk mēs atrodam sadaļu pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums. Spiežam uz viņas, un mums attaisīsies šī te atskaite, kur mums būs jāizvēlas ceturksnis. Un tas ir no 1. aprīļa līdz 15. aprīlim jāiesniedz pār 2024. gada 1. ceturksni. Tas ir atgādinājums. Te ir mums iespēja izvēlēties, kādā statusā mēs esam, bet parasti valsts dienestā mums parādās, vai nu mēs esam pašnodarbinātais, vai nu mēs esam pašnodarbinātais pensionārs, vai nu mēs esam pašnodarbinātais un pašnodarbinātais pensionārs, atkarībā no tā mūsu statusa. Vai nu arī pašnodarbinātais pensiju apdrošināšana 10% likme, arī tāds var būt. Un te mums ir variants par izdevumu normu, bet par izdevumu normu es arī jau iepriekš rādīju tos izdevumu normas, un šeit man ir tieši par to 1. ceturksni tāds piemēriņš, kad mums ir šī gadījumā mums ir, kad jāmaksā tie 700 eiro sociālās iemaksas, apakšējā gadījumā nav tie 700 eiro, jo mums netiek sasniegti tie 700 eiro, un tie ir tikai 10%, kurus jūs varat izvēlēties maksāt reizi gadā, ja gadījumā sanāk, bet es iesaku labāk maksāt katru ceturksni, aprēķināt līdz ceturksnis beidzās visus ienākumus izdevumus un nomaksāt. Un bet jums ir saimnieciskās darbības veicējiem ir žurnāls, ja mēs nenodrošinām to, ka mums ir atsevišķs konts, ja mums ir kontā tikai bezskaidra nauda, tad mēs bez šitā varam iztikt. Ja mums nav tā, tad mums ir saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevumu žurnāls. Krājot čekus, šeit man ir ielikti slaidi par to, kurā gadījumā skaitās ieņēmumi, kurā skaitās izdevumi.
Ieņēmumi ir, kad ienāk nauda kontā, vai mēs izrakstam kvīšu grāmatiņas kvīti, vai mēs izsakām kas saprāta čeku, vai mums ir biļete. Izdevumi mums ir tad, kad mums ir kontā nauda, vai mums ir samaksāta skaidrā naudā, un mums ir reāli čeks. Ja mēs ar karti samaksājam, tad mums čeks ir, bet reāli izdevumi nav, kamēr no konta nauda nav aizgājusi. Rēķins ir naudas pieprasījums, līgums, savu tiesību aizsardzība, pušu pienākumu vienošanos, tiesību sarakstīšana, atrunāšana, maksāšanas kārtība. Līgums var nebūt, rēķinam jābūt obligāti. Tas ir attaisnojuma dokuments abām divām pusēm. Rekvizītiem jābūt jūsu pusē, un līdz ar to jums jābūt ir arī tūlītās atcerēšos pretējai pusē. Pretējā pusē ir juridiskā persona vai saimnieciskās darbības veicējs. Viņam jābūt arī atrunātiem šiem te rekvizītiem. Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, adrese varbūt var nebūt, bankas konts jūsējais, otrai pusē, ja tā ir fiziskā persona var pateikt, es neko nezinu, es gribu tikai, lai jūs ierakstat manu vārdu, tā var cilvēks pateikt. Tālāk, ja tā ir juridiska persona, tad ir vārds, uzvārds, personas kods bez svītriņas, ja tas ir, saimnieciskās darbības veicējs. Ja tā ir juridiska persona un PVN maksātājs ir nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs, adrese un visi šie rekvizīti. Fiziskām personām, ja tā ir medicīna un mācības un ziedojums, tad fiziskai personai noteikti ir vārds, uzvārds, personas kods, ja viņš grib attaisnot tos izdevumus iekļaut savā gada ienākuma deklarācijām. Ļoti uzmanīgi ar to, kas jums parādās čekā. Ja jums parādās saimnieciskās darbības izdevumi, vai saimniecības preces, vai kancelējas preces, vai puķes, jums jābūt atšifrējumi, kas tas tāds ir pirkts. Nederēs gluži vairs tikai tas lielais grupas nosaukums, jums jābūt atšifrējumam. Tad prasām vai nu pavadzīmi vai dokumentu, kur ir redzams, cik daudz, kas tas tāds ir, kādā valūtā, kas tas tāds ir. Un maksāšanas datums ir 23. datums, mēnesis beigas līdz nākamā mēneša 23. datumam. Ir obligātais maksājums, ja mēs skatāmies par 2024. gada 1. ceturksni, 23. aprīlis, kad ir jābūt samaksātam nodoklim, sociālajām iemaksām, un, ja nu gadījumā jums ir citi nodokļi. Kādreiz bija tā, kad bija tas datums, kad atskaitē iesniegšana, tagad ir ielikts tā, kad ir nākamā mēneša 23. datums, iekrīt sestdienā, svētdienā, nākamā darbdiena. Bija jautājums vēl, es ļoti raitā solītī iziešu cauri. Vai pašnodarbinātai personai ir iespēja izvēlēties lūgt, vai ienākuma sociālās iemaksas tiek samaksāts nodoklis, kas izdevīgāk pašam? Šitas jautājums ir baigi interesantais. Vienīgais līgums, kurā mēs to varam lūgt, tas ir uzņēmuma līgums, kur mēs noslēdzam uzņēmuma līgumu un izmaksātājs ietur visus nodokļus mūsu vietā. Un kas tam mums sanāk? Sanāk tā, ka mums šī gadījumā uzņēmuma līgums, kur ietur nodokli, ir šis, kur viņš ir pielīdzināts darba algai. Un tas nozīmē to, ka šī gadījumā mēs varam iesniegt grāmatiņu, varam neiesniegt grāmatiņu, bet mūsu izmaksās 1236,26 šiem te izmaksātājiem. Bet savukārt mēs saņemsim 716 uz rokas, bet uz papīra mums skaitīsies 1000 eiro. Ja mēs gribam, lai tās izmaksas būtu 1000 eiro, tad mums tā summa jāliek bruto ir mazāka, lai iekļautos 23,59% sociālās iemaksas tajā summā kopējā. Jo, ja mums ir vienošanās par pakalpojumu 1000 eiro,
Ja mēs esam saimnieciskās darbības veicēji 1000 eiro un izmaksas mums ir 200 eiro, mums uz rokas sanāks 458,01. Pakalpojumu izmaksātājiem izmaksās 1000 eiro. Jūs saņemsiet mazāk, jo jums ir sociālās iemaksas, kas jānomaksā gan 31,07%, gan arī 10%. Un ienākuma nodoklis, kas ir provizoriskais. Savukārt, ja mums ir saimnieciskās darbības konts un mēs esam mikronodokļu maksātāji, tad mēs rēķinu izrakstam par 1000 eiro, pārskaitu mums uz šo saimnieciskās darbības kontu, ietur banka 25%, tie 250 eiro, man paliek, ko es varu pārskaitīt uz privāto kontu, 750 eiro. Tā kā pasūtītājiem tas izmaksā 1000 eiro. Ja mums ir uzņēmuma līgums, tad mēs varam iesniegt grantiņu, varam neiesniegt grantiņu, bet darba devējiem, ja pasūtītājiem, tas izmaksās dārgāk. Ja tas ir darba līgums, tieši tāpatās vienīgā atšķirība ir 36 centi, kas ir jāmaksā kā šī te riska nodeva. Un darba attiecības darba likuma izpratnē. Nākamais jautājums. Nākamais jautājums ir interesē uzsākt stabilu uzsākt radošu darbību un vēlamies saprast, kurā virzienā darboties kā pašnodarbinātājiem vai veidot vienas personas uzņēmumu. Kas būtu svarīgākais, kas jāzina sākumā un ilgtermiņā? Vai grāmatvedību veikt pats vai nepieciešams grāmatas? Sāku teju no nulles, gribētu saprast, kā veidot stabilu, kaut nelielu. Ja strādātu pamatdarbā un plānoju kādu laiku vēl turpināt, kas būtu jāzina par nodokļiem, gribas kaut kādu darboties kā pašnodarbinātāji vai saimnieciskās darbības veicēji. Nu, te es iešu pie vienas tās tabuliņas, kur es izlaidu, un te ir jāsaprot tāda lieta. Mēs varam reģistrēt saimniecisko darbību valsts ieņēmuma dienestā, tas ir saimnieciskās darbības veicējs, un mēs varam izvēlēties divus veidus - parastā saimnieciskā darbība vai mikronodokļu maksātājs, kur ietur 25%. Un tad ir darba attiecības, ne darba attiecības, bet SIA, kur mēs reģistrējam saimniecisko darbību. Kā SIA reģistrējam uzņēmumu reģistrā, SIA, kur mēs maksājam, pieņemam kā darbinieku, un mums ir cita nodokļu sistēma. Vienkāršākais un pašam būtu varbūt saprotamākais, tas ir saimnieciskā darbība. Tur mēs paši varam sev kārtot grāmatvedību, savukārt SIA uzreiz sākas mums divkāršā ieraksta sistēma, tur īsti gluži bez grāmatvežu nevar iztikt. Bet, ja mēs izējam kādus pamatu kursus, un mums ir kāds uzticams cilvēks, kurš var salikt pa plauktiņiem, kas mums kā jādara, arī mēs SIA varam darboties un strādāt. Savukārt, šobrīd jautājums, kas tas tāds ir un cik liels tas apjoms varētu būt un kāda tā joma. Un šeit būtu ļoti labi atrast kādu cilvēku, kurš var salikt pa plauktiņiem, vai arī jūs paši, kas šo te jautājumu uzdeva, saliekam uz plauktiņiem, kāda būs ieņēmumi, kāda būs izdevumi, ko es plānoju, cik tālu attīstīties. Tāds kā mazais biznesa plāns, lai saprastu šīs te izmaksas, kādas būs ieņēmumi, kādi ir izdevumi, ko es darīšu, kurā vietā, kādā valstī, kādās valstīs. Man būs nodarbinātie cilvēki, nebūs nodarbinātie cilvēki. Es pats tikai darbošos, vai tas būs fiziskas personas, kam es sniegšu to pakalpojumu, vai juridiskas personas. Nu, šeit būtu jāpastrādā ar to prāta vētru, lai saprastu, kura tā joma varētu būt. Ja tā ir radošā darbība, tas ir kaut kāds garīgs, kaut kas tam līdzīgs, tad iespējams varbūt tās izdevumi ir maz un par to izdevumu normu ne, bet mikronodokļu maksātāju variantu izmantot. Ja tur būs Eiropas Savienība, viņu nevarēs izmantot, jo, ja mums ir Eiropas Savienības pakalpojumi, mums jābūt PVN maksātājiem. Tur vēl ir jāskatās tajā jūsu darbībā, vai tur nav jābūt obligāti pievienotās vērtības nodokļu maksātājiem. Šeit
vairs normas nav šitā tabuliņa, man drusku jāpalabo būs, šitam drusku korektīs man būs jāievieš. Te mums ir tagad līdz PVN slieksnim, te nav vairāk 40, 25. Tā. Es ieteiktu drusciņu paspēlēties ar to jautājumu un varbūt atrast kādu cilvēku, kurš var uzdot tos uzvedinošos jautājumus, lai saprastu to būtību, kas tas tāds būs. Jo reāli pa lielam ir Pakalpojumu dienesta mājaslapā pirmie soļi uzņēmējdarbībā. Es īsti nevarēšu atbildēt, kurš no variantiem varētu būt labākais, kāds tas labākais risinājums varētu būt. Nezinot visas nianses, tāpēc, ka ja tās nianses es zinātu, es varētu pateikt, tas virziens, tas virziens, bet šajā gadījumā man trūkst informācijas. Nu, lūk, Arti, paldies par uzmanību. Mēs esam ļoti raitās foršā solī nokājušas līdz finiša taisnē. Jā, droši tu vari jautāt man. Jā, tas pēdējais jautājums, bet tas bija manējais par uzdot. Es jau dari domāju. Jā, jo man varbūt tā kā tas virziens, kurā es gribu iet, tas ir darboties ar sienu glaznojumiem. Nu, tā bilde nebija, laikam. Kas tad? Nu, nebija, laikam, tā bilde fonā, kas ielikta. Nu, nē, man ir radošais, es tā kā attīstot gan pa glezniecību, gan pa vizuālo mākslu, tas man laikam tas, ar ko es gribētu veidot tādu stabilu, tā kā uzņēmējdarbību, tas laikam ir pa sienu glaznojumiem. Jo es tā kā domāju kaut ko, un tā kā precizēt, jo es kaut ko arī ar glaznām ņemos, un, diezgan raiba tā darbība. Bet ja man būtu interesi arī, jā, par to Eiropas Savienību, tā kā braukāt arī pa Eiropas Savienību, un tāpēc man bija... Bet tev nevar būt šis te, tu neiekļaujies šitajā te rāmī. Tev nesanāk šitas MK noteikuma 899, 57, 1. Nesanāk tev tie zīmējumi, glezniecība, tēlniecība, ka tu vari 50% izdevumu normu piemērot? Es tā kā tagad klausoties, tā kā saprotu, jā, ka tā kā es varu tur iekļauties, jo tas būtībā ir kā glaznojums. Dekors. Jo mans piedāvājums tev būtu paņemt, salikt uz papīra, cik tev izdevumi aiziet. Nu, pieņemsim, 1 mēnesi uztaisīt. Ja tu to dari, tad ja tev nekas nav vēl noreģistrēts, tad tu vari paņemt uz papīra, cik tev tie izdevumi sanāk apmēram, un pareiķināt, par kādu cenu tu viņu varētu to pārdot, piedāvāt tirgu. Vai tās būs juridiskas personas vai fiziskas personas, kas būs tie tavējie pircēji, pakalpojumu saņēmēji? Vai tas būs tā, ka tu atbrauc uz telpu, kur tev uz sienas jāuzglazno, vai tu pati pirksi tos materiālus, vai tev klients tos materiālus nopirks? Kā tas izskatīsies? Padomāt par tām lietām. Un iespējams, ka tie 50% tev ir tieši labi, un tu vari viņus izmantot. Jā, es esmu pāris jau tā kā teiksmi ir uztaisījis, un tas ir gan uzņēmumam vienai kafejnīcai, gan arī draugiem. Un sanāk, gan ir tā kā, nezinu, puses pagaidām bijis. Tas ieglaznojumi gan privāti, gan arī juridiskām personām. Jā, bet sākumā es domāju, ka tu vari noreģistrēt to saimniecisko darbību. Jebkurā momentā sijā tu vari mierīgi, ja tu izdomā uz sijā iet, tu vari reģistrēt sijā un, pieņemsim, juridiskām personām tev var būt sijā, un saimnieciskā darbība paliek fiziskām personām. Ja tā ir Eiropa, tad sijā tev paliek kā pirmtās vērtības nodokļu maksātājs, un saimnieciskā darbība paliek tā kā Latvijas tirgum. Tādā veidā varētu nodalīt. Jā. Un vienkārši padomāt. Es domāju, ka sāc ar reģistrēšanos kā saimnieciskās darbības veicējs, kas ir parastajā kārtībā, un pēc tam solīt pa solītim var izdomāt no reģistrācijas, vai tu krāj čekus izdevumus, ja tev sākumā nepieciešams ieguldīt, pieņemsim, materiālos vai tehnikā vai kaut kādās tādās lietās, tad varbūt tās nevis izdevumu normu, bet tieši to žurnālu, kad mēs kārtojam šo te sākumā, kur mēs rakstam visus ieņēmumus un izdevumus, kamēr tu uzsāc to savu darbību.
un tad nākamajā gadā, ja to jau zināms, ka tev ir to izdevumu varbūt mazāk vai nav tik daudz, tad arī piemērot to izdevumu normu. Nu, ok. Mēģināšu kaut kā saprast. Jā, nu, jā, laikam. Un šitan es tad tūlītās aiziešu uz pēdējo, es paņemšu pēdējo, nošārēšu tev par reģistrāciju. Tā, aiziet. Tā. Tūlītās nošārēšu pirmie soļi. Tā, kur viņi ir? Rekur. Rekur ir uzspiežot uz tā linka, kas ir man prezentācijā, aiziet valsts dienesta mājaslapā pirmie soļi uzņēmējdarbībā. Un te ir arī video, kurā var paskatīties, kādā veidā, kā tev jāreģistrējās. Tur ir video filmiņa solīti pa solītim, kā jāreģistrē saimnieciskā darbība. Es varbūt tās mazliet uzslēgšu, lai skaņu tu dzirdi vai nē? Dzirdi, jā. Uzņēmējdarbību, ko veic cilvēks nedibinot uzņēmumu, sauc par saimniecisko darbību. Saimniecisko darbību reģistrē vidi. Lai reģistrētu saimniecisko darbību, ir jāizmanto elektroniskās deklarēšanas sistēma. Interneta pārlūka adrešu logā ierakstiet eds.vi.gov.lv. Tiks atvērta EDS sākuma lapa. Lai sāktu darbu, sekojiet norādēm uz ekrāna. Pēc veiksmīgas identificēšanās atvērsies elektroniskās deklarēšanas sistēma. Uz EDS darba virsmas atrodiet kvadrātu, sagatavot dokumentu un tajā nospiediet uz izvēles no veidlapas. Sadaļā pēc dokumentu grupas izvēlieties nosaukumu nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas un nospiediet uz tā. Dokumentu sarakstā izvēlieties nodokļu maksātāja fiziskas personas reģistrācija. Nospiediet uz nosaukuma. Atzīmējiet reģistrācijas veidu saimnieciskās darbības veicējs un nospiediet pogu reģistrēties. Aizpildiet anketu. Ja jūsu atbildes liecina, ka plānotā darbība neatbilst darba līguma pazīmēm, nospiediet pogu tālāk. Ja atbildes liecina, ka darbība atbilst darba līguma pazīmēm, tad pirms lēmuma pieņemšanas iepazīstieties ar informāciju. Lai turpinātu reģistrāciju, atzīmējiet apliecinu, ka ir izvērtēta informācija par darba līguma priekšrocībām un nospiediet pogu tālāk. Aizpildiet atvērto reģistrācijas formu. Sadaļā pamatdati ir informācija par jums. Laukā darbības periods no kalendāra izvēlieties datumu, kurā uzsākat saimniecisko darbību. Laukā darbības veida nosaukums izvēlēties savu nodarbošanos. Attiecīgi, laukā pamatdarbības veids automātiski tiks parādīts kods no saimnieciskās darbības veidu klasifikātora. Kodu varat ievadīt arī manuāli, izvēloties no NAC2 klasifikātora, kas pieejams saitē. Sadaļā nodokļu maksātāja status izvēlieties savu statusu, kā maksāsiet nodokļus. Ja izvēlaties mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs, tad aplieciniet, ka esat iepazinies ar nosacījumiem. Ja izvēlējāties nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tad ielieciet atzīmi pie tā skaidrojuma, kas atbilst jūsu statusam. Sadaļā saimnieciskās darbības veikšanas adrese norādiet pakalpojumu sniegšanas vietu. Izvēlēties atbilstošo palīdz skaidrojumu. Lai tos apskatītu, spiediet uz I pie katras izvēles. Ja esat izvēlējies saimnieciskās darbības vieta, tad laukā kadastra apzīmējums ierakstiet īpašuma kadastra apzīmējumu. Varat izmantot saiti kadastra apzīmējumu pēc kadastra numura atradīsiet šeit. Laukā adreses saistība ar nodokļu maksātāju izvēlēties pamatojumu telpu izmantošanai. Sadaļā pievienotie dokumenti nospiediet pogu faili izvēli. Un datorā atlasiet dokumentu, uz kuru pamatojoties varēsiet izmantot norādītās telpas. Spiežot pievienot, tādā pat veidā varat pievienot arī citus dokumentus, kas saistīti ar saimnieciskās darbības uzsākšanu, piemēram, noslēgtu līgumu vai pilnvarojumu. Ja izvēlējāties tīmekļa vietne, tad laukā tīmekļa vietnes adrese norādiet tīmekļa vietnes adresi vai mobilās lietotnes nosaukumu. Sadaļā norēķinu konti ir redzami jūsu banku konti. Spiežot uz krustiņa, cēsiet liekos, atstājot tikai to kontu, kuru izmantosiet saimnieciskajai darbībai.
Sadaļā Sagatavotājs pārliecinieties, ka jūsu kontaktinformācija ir norādīta pareizi. Ja nepieciešams, labojiet to. Ekrāna augšpusē nospiediet Pārbaudīt un saglabāt. Ja ekrānā ir redzams paziņojums par kļūdu, tad novērsiet to un nospiediet atkārtoti pogu Pārbaudīt un saglabāt. Ja kļūdas paziņojuma nav, nospiediet pogu Iesniegt. Pēc tam dialoga lodziņā nospiediet izvēli Jā. Atvērsies loks Dokumentu saraksts, kurā ir redzami iesniegtie dokumenti. Sadaļā Darbības, nospiežot pogu Vēsture, varat redzēt visas darbības, kuras veiktas ar dokumentu. Nospiežot pogu Atbildēt, redzēsiet, kāda ir jūsu iesniegtā dokumenta virzība. Jūs varat dokumentu iztrukāt, saglabāt XML formātā vai kopēt. Lai veiktu kādu no minētajām darbībām, nospiediet uz vajadzīgā. Der zināt, ja saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus jūsu reģistrētās adreses, tajā skaitā tīmeklī vai mobilajā lietotnē, šo vietu sauc par struktūrvienību. Struktūrvienība ir obligāti jāreģistrē vidi. Uzziniet vairāk www.vid. Nu, lūk, šitādā veidā mēs varam pieregistrēt, un manuprāt, ka tā iespēja, kā to izdarīt, ir diezgan vienkārši, un tā video pamācība īstenībā ļoti, ļoti arī palīdz. Jā, tas palīdz, bet es tā kā saprotu, tad, ja attiecīgais, man jau ir atsevišķs konts izveidots. Ļoti labi. Tavs. Sanāk, ja es gribu kādus ienākumus saņemt tajā kontā, man pretīm vajadzētu būt attiecīgi rēķinam, ja es izrakstu. Tā es saprotu, ja? Jā, rēķinam jābūt, rēķinā arī norādīt, kas tas par rēķinu, pakalpojumu savējo un rēķinu. Radošo personu savienības mājaslapā, kur ir nodokļu konsultācijas, Anne varbūt tās ieliks čatā informāciju, tur ir arī rēķina paraugs. Jā. Var izmantot un sagatavot šo te rēķinu. Fiziskai tas varbūt tās nav tik svarīgi, bet juridiskai personai noteikti obligāti viņš ir vajadzīgs, tāpēc, ka viņa savādāk nevar ielikt iekšā savus izdevumus. Tad fiziski, ja man fiziska persona nopērk darbu, piemēram, tad viņam var tikai kontu pārskatīt, ja viņam nav Pa lielam, jebkuram darījumam būtu jābūt pretī attaisnojuma dokuments, uz kā pamata viņš ieskaita naudu kontā. Jā. Tev rēķinam jābūt katram pretī. Okay. Un principā tu pati arī droši vari tikt galā. Es domāju, ka saliekot pa plauktiņiem un sāc ar saimniecisko darbību. Būs lielāki apjomi, izdomās arī par SIA virzību uz priekšu un tādā veidā. Jā. Tur bija minēts par mājaslapu, ja es, piemēram, uztaisu sev kā māksliniecei mājaslapu, bet man tajā mājaslapā nav e-veikala. Tā man arī jāreģistrē kā tā struktūrvienība? Nē, tas te nav jāreģistrē, ja vienīgais iespējams norēķināties tavā mājaslapā vai nopirkt kaut kādu darbu, tad ir jāreģistrē. Ok. Anna ielika tev arī... Jā, es redzēju savu no lejuplādē, jāpaldies. Tā kā to es paskatīšos, jā. Un kur ir informācija par mani, ko es daru, ar kādām lietām nodarbojos, tā kā visiem tiem, kam interesē kaut kādas konsultācijas vai kaut kādas lietas, droši var sazināties ar mani. Anna arī ielika iekšā saiti uz visiem citiem iepriekšējiem semināriem, jo katrs seminārs ir ar savu godziņu, ar savu atslēdziņu, kādu knibuli, ko mēs esam runājuši vai diskutējuši, es esmu ielikusi kaut kādas niansītes. Un paldies šodien un paldies šogad par to radošo, ko es esmu jums devusi un jūs man esat devuši. Tā kā liels paldies un sapņojam tālāk un ejam, nevajag baidīties no grāmatvedības un nodokļiem un uzņēmējdarbības. Tas ir riktīgi foršs un radošs process. Viņš nav tāds rāmjos ielikt. Jā, viņš ir rāmjos ielikts, likumos ielikts, bet viņš ir radošs tas process. Jā, liels paldies jums. Tā kā man noderīgi ļoti šodien bija.
noklausīties. Paldies! Superīgi, liels paldies un paldies visiem un skatāmies ierakstu un atbalstam ar saviem īkšķīšiem, sirsniņām un citām zīmēm, kad jums patīk vai nepatīk, sniedzat atsauksmes un stāstat citiem radiem draugiem paziņām, kad ir nodrīgs materiāls, kuru var pasmelties sev kaut kādu atziņu, lai būtu forši un labi. Paldies! Paldies! Un tiekamies nākamajās semināros un tikšanās. Tā! Paldies! Atā!